gatavi risināt nākamās vainas. Cik man ir gadu? 16. Toms vai Lolita? Ar ko Lolita nodarbojās? Modas blogeri, protams. Vēl kaut kas? Kāds ir viņas ģimenes status? Nu, bet viņai ir ģimene, mamma, tā. Viņiem ir attiecības status. Adoptēti, protams. Kāda ir viņas problēma? Tinderī no mača. Tinderī no mača? Ok. Tātad mums ir jauns vaininieks vai vaininiece. To mēs tūlīt uzzināsim. Man ir forši hobijs, jā. Ļoti labi. Es eju uz veikaliem, uz valku drēbes, nopučējos, lieku internetā, forši. Nu, re, man ir blogs savs, stāstu visiem, kas ir jāvelk mugurā, kas ir late, kas ir in right now, kas ir trendy, kas to visu zinu. Es lieku hashtagus un visi seko man. Man ir blogs, kuram ir daudz lasījumu, daudz skatās klikšķina, skatās manas bildes. Un man ir Instagrams, man tur ir 220 sekotāji, bet es uztaisīju tikai pagājušajā mēnesī, tā kā tas vēl augst. Tad es uztaisīju Tinderu, tagad tas Tinders ir trendy, jā. Nu, lūd, es uztāju savu profilu, ielieku labākās bildes, jā. Uz laiku rādās, tur mani mečus, izvēlos puišus. Nu, re. Un nav, tā aplikācija man nestrādā uz telefonu, kaut kas nav. Es nevaru, es uztaisīju update iPhone'am, bet tāpat neiet, neviens nekliko laiku. Es nesaprotu, kaut kas nav. Es skatījos internetā, vispār viss iet, vai man neiet, neklikšķīt neviens. Tad sanāk, ka tu šajā aplikācijā Tinder, tu nevari atrast sev piemērotu puisi. Jā. Jā? Jā. Un tas ir tas, kas tevi nomāc pašlaik. Jā. Bet, varbūt tas tāpēc, ka es esmu adoptēta. Bet es nezinu, man liekas, ka man nevajadzētu būt problēma. Varbūt man izņemt ārā no apraksta. Aprakstā tu esi ielūs to, kas ir adoptēta. Tu uzskati, ka tas ietekmē... Man ir adopted fashion mums blog. Jā. Tas brīnos, ka bija brīvs tāds. Mans viss blogs, jā. Nu, redz, līdīgi. Nu, kas? Es nezinu vairāk ko darīt. Nu... Jauns telefons? Varbūt nevis jauns telefons, bet, kā jau es minēju, tev ir tikai... 16. Cik izskatās? Saka godīgi. Es teiktu, ka tev izskatās drīzāk 15, bet tas ir ļoti labi, kad izskatās. Viņš saka, man ir 19,5. Kas tieši tev to saka? Internetā, komentāros. Manā blogā, protams. Tur arī rakstīts, ka man 19. Tu izmanto savu
3 gadus klāts. Tā kā pilngadības ilgšs. Un kādā vecuma grupā tu vēlētos atrast sev puisi? Nu, es skatos, es jau nezinu, tur jau neviens puisis nenorāda savu vecumu. Nu, vienkārši to, kas smuks, ka mašīna ir, kas ir stilīgi saģērbies. Bet tāda ir baigi maz Latvijā. Tas ir stūri. Bet es redzu, ka viņi man brauc ar mašīnu garām Tinderī. Un nenolaiko neviens nokauts garām. Es nesaku, tā aplikācija nestrādā. Man jāsamaksā par internetu laiku. Es nezinu, Nu, Līdī, saki taču kaut ko, nu. Es visos fórumos esmu mēģinājis atrast palīdzību. Neviens nesaka man neko. Saka, tu esi stūgu paudzies vienreiz. Kā tā adoptēta? Es tev pašlaik pateikt, ka tu visu laiku kaut ko stāsti par visu. Zinu, man liekas, tev ir tāda problēma, ka tu centies visu laiku sev pievērst uzmanību. Un tad, kad tev viņas ir par maz, tu jūties mazliet tāda nedroša. Jā, bet mēs esam televīzijā, tāpēc viss kārtībā. Šeit jūtos droši. Man arī būs šaus. Ko tu zini par ķermeni problēmu? Kā blūza vispār neiet kopā ar krēslu un visā. Tas ir stilists šeit, vai viņš ir atlaists? Man ir profesionāls stils. Profesionāls. Un es uzskatu, ka ar šo visu ir kārtībā, bet varbūt tava mamma, kas tevi ir adoptējusi, varētu paskaidrot tavas tavušās problēmas un pateikt savu viedokli, ko viņa par to domā. Aizstāsim studijā Lolitas mammu. Mēs Lolitu noskatījām 4 mēnešu vecumā, domājām, labs ķēries, ņēmām ciet. Es biju smuks saģērbs. Nu jā. Uztaisim sev. Kā tieši noritēja šis adoptēšanas process? Kā jūs atradāt Lolitu? Nu, mēs viņu tāli nemeklējām. Bija viņa centību namā tai telpā, kur rakstīts adoptēšanai. Iegājām iekšā ar Pēteri un ņēmām ciet, kas pirmā skaisti izskatījās. Un tad jūs sapratāt, ka Lolita ir tieši tas, kas jums vajadzīgs? Nu jā, kā tas ir, kas mums vajadzīgs. Mums jau daudz tādu paigot tādu mērķi, ko mums vajag nebija. Vienkārši vajadzēja skaistu, lai pēc tam varam izprecināt. Un šo estētisko dzīves uztveri jūs arī mēģināt ieaudzināt Lolitā? Jā. Viņi maksā par manām drēbēm. Tātad acīm redzot, tas ir rezultējies ar fantastisku Lolitas blogu un 220 sekotājiem Instagramā. Ko jūs uzskatāt par šiem jūsu panākumiem? Nu, Pasties, kāds nolaiko jau. Jā. Tas ir labi. Tas bija teiks? Jā. Jā. Es jau uzizināju Instagram. Nu, ir tā, ka Lolita ļoti vēlas attiecības. Tāpēc viņa paņēma padomu no klases biedrenes 13 gadu vecumā un sāka pieregistrēties visādos portālos. Daudziem mēs uzlikām bloku. Un, jo redziet, ir tā, ka Lolita meklē kādu. Bet mēs jau esam atraduši. Nu jā, redziet, mūsu ģimenē ir tāda tradīcija, ka sievietes nemeklē sev vīrus, viņām piemeklē. Mēs esam tādi tradicionāli, ja? Uz vecām tradīcijām mēs Lolitai jau esam kādu piemeklējuši. Fine. Ļoti jauki. Varbūt tad mēs varētu iepazīties ar šo mistisko Lolitas iespējamo vīru. Viņam ir iPhones. Aicināsim studijā Lolitas potenciālo draugu Līgavai. Tad jau redzēsim.
Kāpēc? Smukākais no visiem, kur tu domāji, mēs tev dosim kaut kādu nesmuko? Rasa, vai jūs uzskatāt, ka precēšanās par radiniekiem ir pareiza satikšanās? Nu redziet. Labi, Lolita ir adaptēta, bet tik un tā, tas izskatītos ļoti neveiklīgi apkārtējo cilvēku. Jā, nu, Lolita ir adaptēta. Bet ir tā, ka mēs viņu adoptējām no manas māsas. Tas situāciju mazliet vēl vairāk sarežģīja. Tad viņš nav mans brālēns? Nē, ir. Viņš ir vēl vairāk. Jūs Tuvāk. varat likties. Tuvāk. Jo redziet, mēs varam tā arī manas bērnus adoptēja. 79. kad es piedzemdēju pirmo, viņu adoptēja mana vecākā māsa. Un tagad, kad mana jaunākā māsa dzemdēja, tad mēs adoptējām viņas bērnu. Tad tāpēc, kad man bija skolā jāatrast projekts par dzīves skolu, tu izvairījies tik ļoti. Es negribēju, lai tu zini jau. Jo mēs Nav stilīgi. Tas nav stilīgi. Tas ir tradicionāli, jā. Tradicionāli nav trendīgi. Nu, es nezinu, vai tas ir tāds trendīgi, bet katrā ziņā mēs Lolitā jau esam atgrieši Jurģi. Jurģis ir strādīgs un labi dievjās. Man teju. Jurģi, Ielai man teju! Tagad! Cukurus! 3! Jurģi! Jā! Tas ir par puisi. savienojos, tas cik Jurģim ir? 31. Jums vēl liekas, ka viņš varētu būt tā kā nedaudz par vecu. Bet es Tinderī tāds arī meklēju. Mēs jau neizvēlējāmies tādu to, mēs prasījām Lolitai, kas tev patīk, kādu labāk. Es neteicu, ka man patīk brālēns. Jā, nu tad jau mēs arī neminējām, kāpēc mēs tev prasām. Bet katrā ziņā, es domāju, Vēl ka viss ir kārtībā, mēs esam atveduši. Lolitai, redzēt, viņiem jau saskan ir dzirdstelīte. Nav, viņš man pa maz cukuru piela. Viņš nezina man vispār. Kā redzat, Rasta Lolita nav īpaši apmierināta ar šo situāciju. Nu, es arī sākumā nebiju, kad man pirmo reizi šādu lēmumu pateica mana māte, bet būs jāpiedod. Rasta, vai jūs esat precējušies ar savu radinieku? Nu, jā. Un jūs uzskatāt, ka šāda tradīcija turpināšana ir normāla eiropeiskā valstī? Nu, es nezinu par tām Eiropas tradīcijām. Nu, Dievi nezinu. Bet, Ja man ir tiesības ko teikt, Jā, Jurgi. Tajā. Ļoti jauki. tad es gribu sacīt, ka tas ir normāli. Mēs tā jau esam darījuši paudži paudzēm, un es zinu, ka mums būs labi. Tev vajag jaunas drēbes. Šeit ir vecas. Nu, bet tas nav jau problēma. Nu, nebūs ar mani, tev nebūs problēmas ar drēbēm. Bet, protams, Bet tu zini, ka man vajag cukuru daudz tējai. Un kaut kā šitais viss ir jāpadara stilīgi. Citādi es nedarīšu to. tu vari savos aprakstos ierakstīt ar dati un precējusies ar brālēnu. Būs jaunas trends tagad. Iespējams, tā varēs vairot savu popularitāti un vainot jaunu tradīciju ieviešanu. Un izplatīt mūsu ģimenes vārdu. Fine. Iesim uz veikalu. Acīm redzot, Lolita savu problēmu ir atrisinājusi ar ģimenes palīdzību ļoti draudzīgā veidā, tāpēc varam sākt risināt nākamo laiku.
nodarbošanās? Nu, Balerīna. Okay. Esmu jauna, netik jauna balerīna, apmēram cik gadi man ir? 65. Nu, tad visticamāk balerīna, kas ir pensijā, ja? Nē, vēl joprojām močītas. Ļoti labi. Okay. Es pieņemu, ka man attiecība nav, vai arī ir? 22-gadīgi čau. 22-gadīgi čau. Opā. Nē, varbūt pamēģināsim bišķi citādā. Kāds jums iepriekšējā tēma bija līdzīgi? Kāds man varētu būt attiecības? Mums ir vēl kāda priekšlikuma. Nav ideja, ja? Nu labi, 22 gadu čau. Ko Bulls prasa to spēlēm? Ok, un vai man ir kaut kāds hobijs vēl papildus? Tirgot narkotikas. Tirgot narkotikas, diezgan spuki ir kopā. Okay. Un esmu ieradusies šajā šovā. Kāpēc? Kas ir mana problēma? Tā lūdzu? Tāds kaut... Un nespēju novecot. Kas? Cenas pacēla. Kam baletam? Neviens negrib tik vecu dīleri. Neviens negrib tik vecu dīleri. Vēl kaut kas, varbūt vēl kāda problēma ir pielikt klāt. Tev ir problēmas ar policiju. Problēmas ar policiju. Tāpēc teicu šovu. Ok, labi. Jā, tieši tāpēc esmu atnākusi uz šovu, jo man ir problēmas ar policiju. Nu labi, es domāju, mēģināsim. Skatīsimies, kas būs. Tad ir bijušas visādas amizantas problēmas līdz šim, tad redzēsim, ko mums nesīs nākamais viesis. Smilga. Stabšs vārds. Ļoti piemērots tādai daudzlai būtnei. Sakiet, Smilga, kas nomāc jūsu prātu? Nevar uzsākt stāstīt. Teņi var jāties. Nezinu, kur ir gala. Tā. Gadās arī šādi. Paldies tev, Lidija. Lūdzu, cukuriņu vajadzēs? Apaidies savējies. Tātad, Smilga, stāsti, kas tev ir uz sirds sakrājies? Nu, strādāju jau 42 gadus. Aletā dzīvoju. Ir labi. Bet tā parādījās problēma. Kāda? Nelaiž iekšā baletā vairs. Kāpēc tā? Es nezinu, tur kaut kāds pārpratums. Atrada kaut kādu vielu kaut kur. Kāds sakars? Tieši mans izbrīdis. Smilga, bet Jā. tā ir noteikti jābūt kādai nopietnai vielai, ja tevi vairs nelaiž uz baletu. Kaut ko tādu viņa teica, jā. Smilga, mēs nevarēsim atrisināt tavu vainu, ja tu tik izvairīgi runāsi par savām problēmām. Lai tās risinātu, ir jārunā, un diskusiju rezultātā... Jā, es klausos, jā. Jā. Nu, lieta tāda. Ziniet, cik daudz paņem balets? Diemžēl nezinu. Daudz. Jūs varat
pastāstīt? Tāpēc, lai baletētu varētu strādāt pilnu mainu, tas ir tas, ka tev ir priekšskotis no rīta, ezers par dienu, un vēl viens priekšskotis vakarā. Tā ir liela slodzība, un tāpēc mums sevi jāuztur enerģijā. Enerģijā. Un kāds ir tas veids, kā tu uzturi sevi tik enerģisku un vitālu? Es to saucu par ibumetīnu. Cik man zināms, ibumetīns ir zāles, kas atbrīvo no sāpēm. Tieši tā. Visam ir tiešanām. Vai ibumetīns ir tā viela? Vai ibumetīns ir tā viela, kas Varētu būt. Vai tas tiešām ir tikai ibumetīns? Nu, negluži. Varbūt cilvēks, manuprāt, cilvēks, kas atrada šo vielu, lieliski varētu pastāstīt, ko tieši viņš atrada. Aicināsim studijā nākamo viesi. No ārienes pēc izskata laipnā dāma, kundze, pie mums uzstājās. Nu, drīz vairs neuzstāsies. Papīri visi būs nokārtoti, nu. Nodarbojās šeit ar haltūrām darbā. Kādu veidu haltūrām? Nu, par tādām, par kurām jūs šeit jau runājāt tikko. Tad Smilka pieminēja ibumetīnu. Nu, neesmu farmaceits, nezinu, kas tas baltais tāds bija, bet tādos kvantumos un maisās šaubos, vai tiek glabāts ibumetīns. Ibumetīns ir tabletīte, nevis pulveris. Bet viņu var samākt pulverīs. Nu, jā. Smilka, kas ir? Šis ir par mistisko pulveri, kas tika atrasts jūsu ķertuvē. Es noprotu. Tāds pulveris, pēc kura nāk rindām aktieri. Un es tā kā zinātu, ko viņi tur dara. Bet aktieriem galvasāp, viņiem ibumetīniņu vajag. Nu jā, kāpēc trešā riekskoža vairs nevar palikties? Sportot vajag. Jūsu vecumā jau nu gan nevajadzētu nodarboties ar šādām muļķībām. Ar kādām muļķībām? Mēs esam kultūras iestādē. Ko jūs mani apsūdat? Kā policists, kam nodevu to visu, teica, narkotisko vielu tirdzniecībā. Nevar būt. Es 2 reizes dokumentos pārbaudīju. Nu, es taču neticēšu, ka Smilkas kundze tagad muļķībām nodevu. Nevar būt. Es pie mazdēla pirms 2 gadiem aizgāju, prasīju. Sacīja ibumetīniņš. Tagad ibumetīniņš. Priekš mazdēla ibumetīns, priekš jums nē. Jūsu vecumā tas jau ir bīstami. Es neesmu jutusies labāk savā mūžā. Nu, ātri līdz finišam šādi tiksiet. Ļoti ātri. Vai jūs uzskatāt, ka Smilkas ibumetīniņa lietošana ir pavājinājusi viņas darbspējas? Nē.
gāja runas. Tad uzrādās draugs, tad tā kā viss bija labi, un tad jau ar šo problēmu sākās tam. Tad tā kā īsti nevar saprast, kas ir pie vainas. Varbūt uzaicināsim Smilgas draugu, un viņš pastāstīs, kas tad ir pie vainas. Kāds šitīs jau? Čau! Šādi lūk jauni aktieri ierodās. Par ko runāt? Benī, tātad jūs Smilgas draugs. Cik jums ir tā? Skaists. Un jūs dzīvojat kopā. Jā? Un varbūt jau dzirdējāt, Smilgai vedušās pēdējā laikā problēmas. Viņa tik labā formā nekad nav bijis. Kopš es ievācos, viņa ir vienkārši stalpa, strādīga, aktīva, nenāk mīgs, darbspējas 200%. Visiem aktieriem arī labi, nesūtās. Es viņai parādīju mūsu formulu, kā mēs strādājam, kultūras iestāde produktīvi, nezinu, ko jūs sūdzaties, viss labi. Benijs. Kurš vēl ir 72 gados kvalitātes neviens? Benijs ir mans ātrais rīkšotājs. Acīm redzot, Es neredzu problēmu. šeit nekādas vainas starp viņiem nav. Jā, bet rindas, kas ir garākas pie Smilgas kundzes, ir garākas par rindām uz pašu izrādi. Vai tad tas ir normāli? Es jau viņiem atlaidu uz izrādi dodu. Nenāk tikai. Staigā visādi tur apkārt pēc tam. Tad es kādu performance. Viss vienkārši ideāli, 100%. Kustībā. Katru reizi. Nevienam nenāk miegs. Kur jūs esat redzējis ar vienu elpu riekspodi? Kopš mēs iepazināmies. Acīm redzot, kustības ir pārāk ātras priekš balēt. Viss normāli. Ātras? Kā 3 reizes pātrināt Duracell zaļķības. Varbūt tad Smilgas kundzei vajadzētu 3 reizes samazināt tempu, ko viņa lieto. Šito, kad mēs iepazināmies, mēs secinājām. Mēs secinājām to, ka reāls balets ir pa lēnu. Vajag ātrāk. Galēcīs. Pusotru stundu. Bet rītas ir samazinājušās pie Rītas tieši kasēm. Acīm redzot, cilvēki vēlas izbaudīt procesu. Jums varbūt tas liekas par Arī- ātru, jo jūs jauns un jaunības maksimālismā tā varētu būt. Bet cilvēki, kas nāk uz operu un Viņam arī vajag baletu, vienkārši. cilvēki, kas nāk uz operu un baletu, vēlas izbaudīt procesu. Viņi to rīdzē. Varbūt viņiem vajag to ļaut. Bet tev tā liekas? Mums viss labi? Gandrīz. Viss normāli. Kas Ja mani ielaistu domas atpakaļ dejot to baletu. Varbūt jūs varētu vienoties par to, ka varētu pamēģināt mazliet samazināt to Atpūsties. devu, atpūsties. Esam salām. Un pēc tam uzsākt priekšstodi ar jaunu spāru, jaunāk, svaigāk domām un iespējams mierīgāku, lēnāku, nesadaustītu devu. Varēsi? Noturēsies? Jā. Acīm redzot, arī šī vaina ir atrisināta un mēs esam gatavi mazliet atpūsties, lai tūlī nāk. Cik man ir gadu?
Jā, man šeit cik ir gadu? 42. Labi. Un es esmu precējies, vai ne? Gandrīz precējies, ļoti labi. Un man ir droši vien profesija. Kāda varētu tā būt? Bārdzinis. Bārdzinis. Super. Problēma. Un problēma? Man ir kāda. Nav vārdu. Tu gribētu būt sieviešu frizieris. Labi. Tātad mūsu nākamais viesis ir gatavs nākt uz skatuves un stāstīt savu vainu. Sveicināts, Ginta! Sveicināti, Lidija. Uzreiz ienākot telpā, es sievātu jums ļoti kopta vārda. Vai pie tā strādāja? Paldies. 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 Un jā, man tiešām ir skaista vārda. Un es jautāju, vai jūs pie tā strādājat? Un man atbilde būs, es tieši nē, mans kolēģis. Jā. Cik redzat, jūs strādājat par vārds? Tieši tā, kā bija tā rakstīts. Jā. Un kāda varētu būt jūsu vaina? Vaina jau nav liela. Vajadzīga man ir sieva, kura būtu tikpat daļa kā mana bārda. Un ir tāda viena lieta. Es gribētu viņu skūt katru dienu, bet sievietēm nav bārdas. Bet sievietēm auga matiņi uz kājām, uz rokām. Saprotiet, frizētavā nebieži vien sievietes vēlās apkaidināt savas kājas, jo sēž blakus kungi, kas blisinās. Jūs strādājat tieši vīriešu vai sieviešu? Jā, es strādāju vīriešu frizētavā, kurā vēlos arī apkalpot kundzes, bet, kā jau pareizi teicāt, augstu uz kājām. Vismaz neredzamās vietās, kuras viņas nevēlas apkaidināt. Bet, ja jau jūs strādājat vīriešu frizētavā, varbūt esat domājis runāt par priekšnieku, kā attīstīt šo frizētavu, lai viņi būtu arī pievēroti sievietēm? Mūsu priekšnieks, viņam tā kā neinteresē sievietes. Ne darbā, ne mājās, ne gultā. Tāpēc viņš īsti viņas nevēlas pie sevis apkalpot. Esat domājis par strādāšanu sieviešu frizētavā? Esmu, bet tad es zaudētu savu klientu kartu pie kolēģi. Un manai bārdzai tas ir ļoti svarīgi. Bet, ja jau jūs esat bārdziņš, tad varbūt jūs pats varat parūpēties par savu vārdu. Pa vienu pusi. Otra parasti šķība un tad jāpiedzen un pārbaudīt klientu. Jā, izklausās diezgan interesanti un izskatās, ka šo problēmu varētu atrisināt tikai jūsu kolēģu palīdzība. Cerēsim. Aicināsim Ginta kolēģi, kurš pastāstīs sīkāk par bārdām. Tātad Gintam ir vēlēšanās pāriet uz mazliet savādāku specifiku. Viņš nevēlas tieši būt bārdziņš, bet viņš vēlētos atbrīvot sievietes ķermeni no apmetojuma. Tā teikt. Tas ir nopietni. Pavisam nopietni. Vai, piemēram, kāju skūra
atšķirtos? Jūs kādreiz esat vārdu skūs? Vai tas atšķirtos? Gint, tu zini, ka tas atšķirsies? Zinu. Tu zini, pie kā tas var novest? Tu zini, pie kā tas var novest? Nojaušu. Tas var novest pie kataklizmas. Visi bārdziņi pēkšņi sāks dzīt sievietes. Kas tas ir vispār? Tas būtu apvērsums frizieru industrijā. Nē, tas būtu kārtēju reizi sieviešu pirksts, lai mūsu vīriešus izdarītu ārā no profesijām, kas mums ļauj sevi kopt. Bet tie būs tikai klienti, sievietes, frizētavā, nē! Tu ko? Par B jau par to iet runa. Mēs tikai viņus frizēsim, skūsim, dzīsim, epilēsim un pārējās visas pošās. Tu atceries, pie kā noved šitās trakās idejas? Pie kā noveda? Gintā 3 gadus atpakaļ bija ideja jādzen suņi. Ģeniāli! Ziniet, pie kā tas noved? Pie sakosta darbinieka. Viņš pats vainīgs, nevajag asti celt, kad tuncina. Mums ir pilnīgi jāpārkārto savs, tas, kā mēs strādājam. Pielāgosimies. Kur tu gribi sievietei pielāgoties? Nē. Nu, tu pareizi ir. Gīgs nevēlas pielāgoties sievietei, viņš tikai vēlas mazliet mainīt profesiju, palīdzēt viņām justies skaistākāk. Kas tur ir tik slikts? Es teicu, tas var novest pie kataklizmas. Kādā ziņā pie kataklizmas? Jā, viņš vēlējās frizēt suņus. Labi, viņam tas nesanāca, bet kāpēc neļauties jaunām radošajām idejām? Ja, piemēram, vienreiz nesanāk, kāpēc neturpināt? Varbūt sanāks nākamā ideja. Tas ir vienkārši, tas bārdu dzinēju kodeksā nav rakstīts, ka mēs varam dzīt kaut ko citu, izņemot vīriešu. Tas kodeks taču nav taisnība. Nu, sadārušies heresī, 4 bārdaini veči, vienam dzītam vecim ieborēja kaut kāds buļķītis. Nu. Ja viņš varbūt varētu pamācīties kursos tieši Dzīt sievietes? arī epilāciju. Tad, kad es tev stāstīju, kā ir dzīt sievietes. Orši izklausījās. Tev ir pieredze ar šo lietu un acīm redzot, Nu, no viņa to domu jau es ķēru. Tu esi nepareizi uztvērts. Redziet, Lidija, es, kad sāku strādāt, jā, es pēc vidusskolas izdomāju vēlos dzīt sievietes. Es uzreiz gāju kursos uz Rīgas dzinēju skolu un mācījos un atveru savu studiju vaļā un sievietes pie manis nāca dzīties. Tie suņi kož stiprāk. Nu, tur jau nav astis, ko luncināt. Nu. Kādā ziņā? Varbūt varat pastāstīt kādu piemēru no savas pieredzes tieši neminot konkrētas lietas vārdu. Nu, redziet, Janai, klientei viens. Bija tāda situācija, ka viņa atnāca, viņa gribēja, lai viņai izdzen tā, lai ir tauriņš. Tā es nemāku tā. Bet neiec jau atteikt pirmai klientei. Nu, nebija tur labi, kāds esmu. Bet tas bija pirmais mēģinājums. Man uz muguras ir rēta. Iegrebta kā tauriņa. Tu saproti, ka tas nav tas pats, kas suņi. Mēs esam pēdējie 5 īstie bārdziņi Latvijā, kas vēl seko brāļu Freimaņu kodeksam. Nu, pienācis laiks mainīties. Nu. Tas ir Varbūt aicināsim studijā Janu, un viņa pastāstīs par savu pieredzi pie Pētera. Tātad, Pēters nejauši iztāpājās uz vārdu
klientam ar meistaru jābūt īpašām attiecībām. Tas ir tā, ka tu atnāc un tu zini, ka ir, vai arī tu zini, ka nav. Un ja zini, ka nav, tad tu liec zināt, ka nav. Tā mums sanāca ar Pēteri. Tā es viņu aizbiedēju, džekus dzīt, vārdas. Tad vienu dienu atnāk uz viņa salonu, viņš pats nav. Ir šis burvīgais jau. Un es saku, Gint, noskuj man kājas un paduses. Un tikko kā viņš pieskārās ar asmeni manai ādai, es zināju, ka šis vīrietis ir radīts tam. Tāpēc, tā kā es esmu speciāliste un man ir savs salons, un šobrīd bārdaini vīrieši ir ļoti pieprasīti, tad es, mēs runājam par jaunām karjeras iespējām, par jauniem apvāršņiem, sievietes. Tad acīm redzot, jūs vēlaties Gintu aicināt darbā uz savu salonu? Principā viņam ir tikai jāparaksta līgums. Un viņš ir mans. Pēters var iet dillēt. Es tev dillēs aiziešu. Es tev izskrāpēšu dilles. Salātos kaut ko pateikt Pēteri, nevajag apvainoties. Saprotiet, katram ir sava speciālitāte. Gints ir kā radīts kāju skūšanai. Jūs varbūt esat kā radīts vārdu dzīšanai. Labi, jums nesanāca taurīgs, bet varbūt drīz tas sanāks. Nevajag taurīgs, turpināt darīt to, kas jums labāk patīk. Gints varētu turpināt darīt to, kas viņam labāk sanāk. Demonstrēsim piemēru. Redzi šīs spalviņas. Nevar nepalīdīt. Cik milimetru asins ir nepieciešams? Tur ir nepieciešams vismaz pusotra milimetra. Redzat, šis kungs zina savu spēli. Mēs jums sarunāsim atnāk. Izklausās fantastiski. Acīm redzot, arī šī vaina ir atrisināta. Tātad mans vārds, bet mana nodarbošanās. Profesija. Tas nav dzirdēts. Profesija. Veterinārārsts. Ok, novēc ārsts. Labi. Mans ģimenes stāvoklis. Daudz sievību. Slēptā daudz. Kā Latvijā. Labi. Un cik man gadu? 12. Es esmu veterinārārsts. Dienas ir 8. 28. Labi. Daudz sievību. Slēptā Latvijas. Nē, stop, jā. Kas ir man vaina? Vēl kāds variants? Lai meitene nepatīk, ka tu dzīvo 15 kucēm. Un suņē. Ok, labi. Šodien vainu ir bijis tik daudz, un viņas ir bijušas tik ļoti bagātīgas, bet es domāju, ka pēdējā būs tāds sulīgs noslēgums visam šim vakaram. Aicināsim studijā mūsu pēdējo viesi.
eju uz saviem 30 gadiem, bet tas ir mans jūtu, tas būs kulī vecums, zelta vecums. Un ir tā, ka Samantai, manai mīļākai sievai, ir problēma ar to, respektīvi viņai ir problēma ar manu nodarbošanos. Es esmu veterināra ārsts jau 4 gadus, man ir prakse, tālu naudu, bet viņai ir problēma ar to, ka brīvajā laikā es audzēju suņus. Viņa nespēja izturēt, kā viņa man met ar šķīļiem un teica, es nespēju izturēt tavas kucas. 15, bet viņa nebija kārtīgi izskaitījusi, man ir tikai 9 suņi. Un tā lūk arī ir tā problēma. Viņai nepatīk tas, ka es nodarbojos ar suņu brīdingu, kā sauc, profesionālā valodā. Tātad vēlējos pievienot, vai jūs ar Samantu un saviem suņiem dzīvojat vienā mājā vai dzīvoklī? Jā, mēs dzīvojam vienā dzīvoklī, suņi dzīvo 2. stāvā pārsvarā, mēs esam man 1. Bet tas netraucē. Suņi tikai šeit tad nonāk lejā, tā problēma. Varbūt jūs uzskatāt, ka nav nekāda problēma, bet Samantai acīm redzot liekas, ka ir tāda problēma, jo arī viņa ir atnākusi uz studiju. Šīs ir pirmā reize pusotras nedēļas laikā, kad es viņu redzu, jo, kad viņa met ar šķīviem, viņa teica, ka viņa prom no manis, tā kā es īsti nesat runājuši. Nu, es atnācu. Varu parunāt. Samanta, kāds ir tavs... Ilga Samanta. Ilga Samanta. Ilga Samanta. Tātad jūs ar Rikari jau kādu laiku dzīvojat kopā. Un cik es sapratu no viņa, tev ir grūtības saprasties ar viņu suņiem. Jā. Viņa pucē, tās viņas sauc. Bet, Kaut arī ne visi ir sieviešu dzīves kārtiem, man tā vienkārši ir vieglāk. Tas ir mans mamu vārds. Jā, bet viņš teica, ka suņi pārsvarā dzīvo 2. stāvā un jūs 1. stāvā. Viņi tikai dažkārt nonāk lejā. Vai tā ir taisnība? Viņi nonāk lejā, jā. Visbiežāk tad, kad viņš nav mājās, jo viņš ārstē vēl suņus, kamēr man ar šiem suņiem ir jādzīvo, un tad visbiežāk arī viņi nāk lejā. Jo man ir tāda aizdoma, ka visas savas nebūšanas viņš stāsta nevis man, bet saviem suņiem. Un kaut kādā dīvainā kārtā viņi saprot. Un pēc tam manās kurpēs atrodas lietas, kam nebūtu jābūt manās kurpēs. Tikvar, kādas ir sarunas starp tevi un taviem suņiem? Jā, mēs zinām, ka tas ir privāti, bet mēs esam atnākuši runāt beidzot. Un acīm redzot, ka Samantai, Ilgai Samantai ir dažādi suņu eksperimenti apakos, kas nozīmē, ka acīm redzot, sarunas varbūt nav labas, kā gribētos. Tur droši vien vajadzētu runāt ar kādu suņu psihologu, kāpēc ir tā. Kaut ko ar saviem suņu psihologiem. Bet nevar būt, ka tas ir bez iemeslu. Nevar suns tā vienkārši... Jā, tu runāji uz muguras, tu runāji viņiem, tu saki sliktas lietas par mani. Es nesaku sliktas lietas. Viņi jūt, ka es viņus nevaru ciest. To viņi zina. Un viņi grauž man kleitas un dirž man apavus. Un man, tu aizēji uz darbu un man ar viņiem vēl ir jāsniegt. Tieši tāpēc, Ilga Samanta pie mums ir ieradies certificēts suņu psihologs. Tātad, ko Ilga Samanta tikvar, mēs kopīgi varētu izrunāt tieši šīs ar
protams, neizteikšu pārāk ašas diagnozes, bet, manuprāt, rītvaram ir sociālās izolācijas sindroms, kas atspoguļojas tieši sarunās ar suņiem. Tā ir diezgan pierasta lieta veterinārārstiem, kas ļoti bieži pavada ar suņiem, kas saka, suns ir cilvēka labākais draugs, un tu ar vien biežāk to sakot, tu sāc tam tiešām ticēt, un tu uzskati, ka suns ir labākais draugs par tev tuvākā cilvēku. Tas ir pavisam normāli. Un ja, piemēram, šīs problēmas, kuras Ritvars iespējams varētu stāstīt saviem suņiem, ir saistītas ar viņa attiecībām ar Ilgu Samantu, vai tas varētu izraisīt kaut kādu suņu agresiju? Mums pēc pieredzes suņu datubāzē www.suņidata.lv ir rādīts, ka liela daļa no konfliktiem rodas citu iemeslu dēļ, pārtikas trūkuma dēļ, vai to, ka nedomīgi mājā tiek iegādāts kaķis. Bet šajā gadījumā es domāju, ka variants ir vienkāršs. Es vēlētos pavaicāt jums, Ilga, Samanta, kādas ir jūsu attiecības ar suņiem? Es viņus nevaru ciest. Ja būtu man teikšana, viņus izvest pastaigāties un atnākt mājās vienu. Tā kā, diemžēl es šo vīrieti mīlu, tad es nāks, ka man jāsadzīvo ar viņu kucēm. Tas man vienkārši ir jāpieņem. Viņš tomēr var atļauties man jaunas apavus nopirkt. Tā rotācija diezgan ātri aiziet uz priekšu. Tas man, nav jau tā sliktākā lieta, vienkārši, es domāju, varbūt, ja mums būtu kā lielāks dzīvoklis, māja, sēta, lai viņi dzīvo tā kā ārā, nevis kopā ar mums. Vai māja, sēta, garāžu, jūs varētu, piemēram, pusi suņu likt pagalmā un dažus garāžā, un viņi netiktu mājā iekšā. Līdz ar to jūs privātā telpa tiktu izolēta. Pirmkārt tā, ka es vēl vienu māju nepirku. Vēl vienu... Es nepirkšu māju. Kāpēc? Jā, jo... Kādu māju? Ko tad nestāst? Nē, tas, ko es teicu, ka es tev ir māja. Nē. Tev ir māja un man jādzīvo ar suņiem. Kas notiek? Rītvar, tu kaut ko man nestāst. Nē, savožu melus. Es gribēju teikt vēl vienu māju. Nē. Vēl vienu māju. Kas stāst? Ilga Samanta, iespējams viņš pārteicāt. Jā, Viņš mājas Man liekas aizdomīgi, Kā tev reiz nepiedod kļūdu? Man liekas aizdomīgi, ka viņš 16 stundas pavada veterinārijā klinikā. Man tas cik ilgi strādā veterinārā klinika parasti? Vidējā darba slodzīte ir 5 stundas. Ko tu dari pārējās 11? Tu Tas dzīvo ir 10 minūtes no darba. Man ir izsaukumi. Kādi izsaukumi? Kas tevi izsauc? Man ir klienti. Kādas klientes? Es neteicu klienti. Bet es nojaušu, ka tu gribēji teikt. Nē, kāpēc mēs mūkam tagad, kāpēc viņi atkal cenšas aizbēgt no galvenā temata? Kāpēc viņi atkal cenšas izvairīt? Man liekas, ka tev būs lielākas problēmas. Jūs varētu pastāstīt, ko jūs darat pārējās 11 stundas, lai mēs vieglāk varētu atrisināt jūsu vainu un jūs turpmāk varētu dzīvot saskaņā ar Ilgu Samantu. Rītvar, es gan suņu psihologs vairāk, bet jūsu ķermeņa valoda un tas, ka jūs neluncināt asti liecina, ka jūs melojat. Zināju, stāst visu. Tagad. Man varbūt ir māja. Labas ieņemsim un... Tur varbūt ir vēl 2 suņi. Varbūt ir arī kāds, kas rūpējās, vismaz kāds, kas māk rūpēties par viņiem. Varbūt vairāki cilvēki. Varbūt es gribēju, lai arī tu dzīvo mājā, bet tu esi tāda konservatīvā. Rītvar, varbūt runāsim skaidru valodu. Tu gribi runāt, teikt, ka to par tām daudzsievīm, ka tas bija
Tas nebija tavu fantāzija, tas ir nevar būt. Nevar būt. Nestāst. Ko tu dzīvo vēl ar citām sievietēm, kas pieskata vēl savus suļus? Nē, dzīvo. Man ir jāskatās vienai 9 suļi, kamēr to ar viņiem lūdzi nasti. Ko tu gribi teikt? Nē, es gribu teikt, Viņš saka taisnību? ka es nedzīvoju. Tas ir. Es varbūt uzturos, bet es nedzīvoju. Tātad Rītvar lielākoties tās atlikušās 11 stundas. Acīm redzot, jūs izplaties savā otrā mājā pie cilvēkiem, kas aprūpē jūsu suļus, un kas iespējams ir jūsu pārējās sievas. Tā gan nevar būt, gan var. Jūs esat ļoti... Tas ir daļēji patiesi, tas, ko jūs sakat, jo māja ir, nu jā. Stāsti. Kas ir tās pārējās? Šāva vaļā. Nu redz, 22 gados es izdomāju, ka es gribu sievu, es apprecējos. Bet es izdomāju, ka ir vēl viena sieva un pirmā piekrita. Tā tas viss sākās. Kura tad es esmu jau? Nu, kādā 14. Es nezinu, tu tagad par suņiem runā, vai par man ir vārds par jūku. Nu, varbūt tad tā, lai paliek. Tad varbūt... Kas paliek? Tad tu esi 17. Jā. Redzēji, par to es runāju. Un tāpēc es viņu nevaru paņemt uz mājām. Vienīgais, ko es varu pateikt, kā vērsta vecs latviešu ticējums, ka var beigās palikt pēc silas. Es iedošu cilvēku psihologu. Sakārtojiet savu dzīvi un iespējams jūs sakārtosiet arī attiecības ar ilgu savām. Pēdējā vaina ir atrisināta. Man prieks, ka jūs visi bijāt ieradušies uz manu 3. epizodi un ļoti ceru, ka būsiet arī uz nākamo. Paldies jums! Vakar un tiekamies droši vien drīz, vai ne? Paldies!